Sveicināta, mīļā interneta draudze. Svētais gars ir brīnišķīgs, viņš visu laiku kaut ko runā, un gribētos vienu raksturvietu nolasīt. Līdzība par diviem dēliem. Bet kā jums šķiet, kādam cilvēkam bija divi dēli, un viņš gāja pie pirmā un sacīja: dēls, ejam strādā šodien manā vīna dārzā. Un tas atbildēja un sacīja: jā, kungs, bet viņš negāja. Viņš aizgāja pie otra dēla un sacīja tāpat. Tas atbildēja un sacīja: es negribu. Pēc tam viņam palika žēl un viņš aizgāja. Kurš no šiem diviem dēliem izpildīja tēva prātu? To saka Jēzus farizejiem. Farizeji atbild: pēdējais. Tad Jēzus saka tiem: patiesi es jums saku, muitnieki un netīklis drīzāk nāks Dieva valstībā nekā jūs. Jo Jānis nāca pie jums pa taisnības ceļu, un jūs viņam neticējāt, bet muitnieki un netīklis viņam ticēja. Bet arī tad, to redzēdami, jūs neatgriezāties un viņam neticējāt. Šeit iet runa par diviem dēliem un par tēvu. Un kā mēs saprotam, tēvs šajā kontekstā ir domāts Dievs, un bērni, Dieva bērni, nav kuri katri cilvēki uz šīs zemes. Varbūt kāds domā, ka viņš arī ir Dieva bērns, bet ja viņš nepieder Dievam, viņš nav Dieva bērns. Šeit iet runa par diviem dēliem, kuri piederēja Dievam. Tie bija dēli, tāpat kā tagad mūsu pasaulē varētu teikt, tie, kas ir jaunpiedzimuši kristieši. Un svētais gars ļoti bieži nāk pie kristiešiem un viņiem kaut ko saka darīt. Un viņi nedara. Vienkārši to, ko saka svētais gars. Un kad nāk pie kāda cita svētais gars un kaut ko saka, viņš negribot dara. Viņš saspiedīs zobus, viņš tur dara to darbu. Viņam tas negribās darīt. Saprotiet, un iedomājieties to situāciju, kā jutās tēvs, ka viņš skatās uz saviem bērniem, un viens nedara neko vispārībā, ko Dievs viņam ir licis darīt. Otrs dara ar ļoti lielu nepatiku, bez prieka, un svētais gars vienkārši salīdzina šo līdzību. Drīzāk jau tie, kas mani nepazīst, iemantos debesu valstību, nekā godīgi sakot šitie te tādi pilnīgi bezjēdzīgie mani bērni. Lai Dievs jūs sveitī, un ja svētais gars uz jums runā, labāk dariet ar prieku. Uz redzēšanos!